Cilvēka ķermenis ir instruments, bet lielākā daļa no mums ir aizmirsusi, kā to spēlēt. Mums ir stāstīts, ka dainas ir tikai vienkāršas tautas dziesmas, zemnieku pagātnes paliekas. Taču šis skaidrojums ir tikai maska daudz dziļākai realitātei. Raugoties uz šiem dziedājumiem matemātiskajā struktūrā, tie neatgādina literatūru. Tie atgādina kodu. Precīzāk, audio algoritmu, kas radīts, lai sinhronizētu cilvēka nervu sistēmu. Mūsdienu atziņas skaņas dziedniecībā un klejotāja nerva stimulācijā liecina, ka mūsu senči nevis vienkārši dziedāja, bet gan veica biolauka programmēšanu. No Baltijas svētbirzīm līdz Amazonas džungļiem rezonanses tehnoloģija ir atstājusi pēdas, kas ved tieši uz mūsu DNS. Šis ir stāsts par seno Spotify, frekvenču arhīvu, kas uzbūvēts, lai vadītu cilvēka apziņas stāvokļus. Un šī ceļojuma noslēgumā jūs sapratīsiet, kāpēc pati jaudīgākā tehnoloģija, kas tev pieder, ir tava pašu balss. Mūsu senči saskārās ar kosmisku problēmu. Kā saglabāt milzīgu apjomu kritiski svarīgas informācijas tūkstošiem gadu garumā bez papīra, kas pūst, vai akmens, ko ir grūti pārvietot? Viņu risinājums bija iekodēt to tieši cilvēka prātā. Viņi saprata, lai informācijai izdzīvotu, tai jākļūst par dzīvu daļu no tās nesēja. Lai to panāktu, viņi izstrādāja augstas precizitātes bioloģisko krātuvi. Izmantojot stingru matemātisku struktūru, Trohaja mēru, senči radīja informācijas kontrolsummu. Jebkura kļūda salauza ritmu, uzreiz brīdinot nēsātāju par kļūmi. Šīs sistēmas dešifrēšanas pionieris bija Krišjānis Barons. 19. gadsimta beigās viņš darbojās kā galvenais arhitekts, apkopojot un indeksējot 218 000 unikālu pamatkodu pasaulslavenajā dainu skapī. Mūsdienās šis darbs ir sasniedzis globālu mērogu un ir iekļauts UNESCO pasaules mantojumā. Tagad latviešu folkloras krātuve pārvalda satriecošu struktūru ar vairāk nekā 1,2 miljoniem vienībām. Tā vairs nav tikai folklora. Tā ir evolūcija no vienas no sarežģītākajām decentralizētajām dzīvās atmiņas datubāzēm uz planētas par modernu digitālu cietoksni. Taču kāpēc šī matemātiskā precizitāte bija tik dzīvībai svarīga, saglabājot dainas? Mūsdienu neirozinātnē mēs pētām fenomenu, ko sauc par ritmisko sinhronizāciju. Procesu, kurā smadzeņu iekšējās svārstības pielāgojas ārējam ritma stimulam. Kad mēs klausāmies stabilu, atkārtotu pulsu, mūsu neironi sāk sūtīt impulsus saskaņā ar šo ritmu. Dainas četrrindas struktūra kalpo kā zemfrekvences oscilators, ritmisks dzinējs, kas radīts, lai apietu analītisko, ego vadīto prātu. Pētījumi par izmainītiem apziņas stāvokļiem liecina, ka specifiskas frekvences var pārslēgt smadzeņu viļņu aktivitāti no augstas frekvences beta stāvokļa, kas saistīts ar ikdienas stresu un loģisko apstrādi, uz dziļākiem alfa un teta stāvokļiem. Šie ir stāvokļi, kuros notiek maksimālā radošā darbība, šūnu reģenerācija un piekļuve zemapziņai. Dziedot šos tekstus ilgstoši, mūsu senči faktiski veica ritmisku savas nervu sistēmas uzlaušanu. Viņi nevis vienkārši deklamēja dzeju, bet izmantoja frekvenču piegādes sistēmu, lai pazeminātu stresa reakciju un atvērtu vārtus uz biopredatora dziļākajiem slāņiem. Ilgi pirms termins meditācija sasniedza rietumu pasauli. Ja dainas matemātiskais mērs ir aparatūra, tad tās fonētika ir programmatūra. Senajā latviešu valodā katrs patskanis un līdzskanis nebija tikai vārda būvelements. Tas bija specifisks vibrāciju paraksts. Kad šīs skaņas tiek apvienotas precīzās, atkārtotās sekvencēs, tās veido to,
ko mēs varam saukt par audio algoritmiem. Tieši tāpat kā specifiska koda rinda izpilda komandu datorā, specifiska daina tika izpildīta, lai sasniegtu mērķtiecīgu bioloģisku vai enerģētisku rezultātu. Padomā par latviešu L skaņas rezonanci vai vibrējošo R. Tie nav nejauši fonēmi. Tie ir instrumenti stāvviļņu radīšanai cilvēka galvaskausā. Dziedot šīs specifiskās skaņu grupas, mūsu senči varēja ierosināt neiroķīmiskas reakcijas, palēnināt sirdsdarbību vai radīt intensīva fokusa stāvokli. Dainu skapis patiesībā ir funkcionālas programmatūras bibliotēka cilvēka biodatoram. Tas ir mantojums, kas liecina, ka mums nav vajadzīgas ārējas silīcija mikroshēmas, lai uzlabotu savu apziņu. Mums ir tikai jāpārstartē uz frekvencēm balstītā operētāja sistēma, kas mūsu kolektīvajā atmiņā ir vibrējusi tūkstošiem gadu. Lai saredzētu baltu kodu kā globālu tehnoloģiju, mums jāparaugās uz otru pasaules malu – dziļajiem Amazonas džungļiem. Turienes Šipibo un Mestizo šamaņi izmanto medicīnas sistēmu, ko sauc par Ikaros, svētajiem dziedājumiem, ko iečukst vai izdzied dziedniecības rituālu laikā. Virspusēji Amazonai un Baltijai nav nekā kopīga, taču strukturāli šīs līdzības ir satriecošas. Tieši tāpat kā dainas, arī Ikaros vērtība neslēpjas melodijā, bet gan to ģeometriskajā vibrācijā. Šamaņi apraksta šīs dziesmas kā rakstus, kas pārstrukturē pacienta enerģētisko lauku. Abas tradīcijas izmanto izteikti atkārtotu ritmisku struktūru, kuras mērķis ir izraisīt specifisku neirobioloģisko stāvokli. Amazonē to izmanto, lai vadītos caur augu medicīnas vīzijām. Baltijā to izmantoja, lai vadītos caur veļu laiku vai dabas cikliem. Tas liecina, ka skaņas kā strukturāla rīka izmantošana apziņas vadībai nav lokāla folkloras īpatnība. Tā ir pazaudēta globāla zinātne. Tā ir universāla cilvēces tehnoloģija, ko mūsu senči, būdami okeānu šķirti, atklāja neatkarīgi. Izpratne, ka pareizā frekvence var kalpot kā tilts starp fizisko ķermeni un visuma informatīvajiem laukiem. Saikne starp Baltiju un Amazoni kļūst vēl ciešāka, kad mēs raugāmies uz to, kā skaņa tiek pārtulkota vizuālā formā. Amazonē Šipibo tautas cilvēki burtiski glezno dziesmas, ko viņi dzird. Viņu sarežģītā ģeometriskā keramika un tekstila izstrādājumi ir Ikaros vizuālās partitūras. Ja tu proti nolasīt rakstu, tu vari izdziedāt dziesmu. Šī loģika ir identiska tai, ko atrodam baltu tradīcijā, īpaši spilgti lielvārdes jostā. Šie raksti nav tikai dekorācijas, tie ir datu vizualizācijas. Kad skaņa tiek izlaista caur tādu vidi kā ūdens vai smiltis, tā rada ģeometriskas formas, ko zinātnē sauc par kimatiku. Baltu rūnas un jostu sarežģītie ornamenti varētu būt dainu sacietētas frekvences. Mūsu senči saprata, ka skaņa ir formas arhitekts. Aužot šos rakstus vai nēsājot tos, viņi ietina sevi aizsargājošā vai dziedinošā koda vizuālā rezonansē. Viņi dzīvoja pasaulē, kur mūzika, ģeometrija un fiziskā realitāte bija viena integrēta sistēma. Pasaulē, kur dziesmu varēja uzvilkt mugurā, bet rakstu sadzirdēt. Ja šī tehnoloģija bija tik universāla, kāpēc tā pazuda no globālās skatuves? Pasaulē virzoties uz tīri materiālistisku pasaules uzskatu, izpratne par vibrācijas medicīnu tika aizstumta malā, nodēvējot to par piederību pagātnei vai primitīvu folkloru. Industriālais laikmets vērtēja rakstīto vārdu un statiskas struktūras augstāk par cilvēka balss plūstošo dzīvo arhīvu. Taču šodien situācija mainās. Modernie pētījumi par globālo dūkonu un Zemes dabisko frekvenci, Šūmana rezonansi, liecina, ka mūsu bioloģiskās sistēmas ir radītas pastāvīgam dialogam ar ārējām vibrācijām.
Zinātnieki šobrīd atklāja, ka skaņa var burtiski ieslēgt un izslēgt gēnus caur procesu, ko sauc par mehanotransdukciju. Tas mūs atved atpakaļ pie Baltijas un Amazones. Tas, ko mēs kādreiz noraidījām kā dziedāšanu, patiesībā bija sarežģīta saskarsme ar mūsu pašu šūnu bioloģiju. Mēs no jauna atklājam pazaudētu globālu patiesību, ka cilvēka ķermenis nav mašīna, bet gan bioakustisks rezonators. Baltu kolts un Amazones ikaros ir šī rezonatora saglabājušās lietošanas instrukcijas, kas atgādina: mēs varam atgūt savu veselību un saikni ar planētu, vienkārši no jauna atrodot pareizo frekvenci. Lai atrastu fizisko tiltu starp baltu dainu un bioloģisko veselību, mums jāraugās uz klejotāju nervu, jeb vāgus nervu, autonomās nervu sistēmas garāko nervu. Šis nervs darbojas kā divvirzienu automaģistrāle starp smadzenēm un dzīvībai svarīgiem orgāniem, regulējot sirdsdarbību, gremošanu un imūnsistēmas reakciju. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā stimulēt šo nervu, ir caur balssaitēm. Dziedāšanas, dūkšanas vai dziļas vibrācijas radītais rezonanses efekts fiziski iedarbina klejotāju nervu, dodot ķermenim signālu iziet no cīnies vai bēdz režīma un pāriet dziļas reģenerācijas stāvoklī. Mūsu senči šo fizioloģisko uzlaušanu izprata bez laboratoriju palīdzības. Specifiskās rezonanses frekvences, kas nepieciešamas klejotāju nervu aktivizēšanai, ir tieši tās, kuras atrodam dainas stieptajos patskaņos un dūkoņas elementos. Piedaloties kopīgā dziedāšanā, viņi ne tikai piekopa rituālu, viņi veica masīvu, sinhronizētu, visas kopienas kolektīvā stresa pazemināšanu. Daina bija apzināts instruments nervu sistēmas manipulācijai, pārvēršot cilvēka balsi par ķirurģiski precīzu rīku emocionālajai un bioloģiskajai regulācijai. Ja skaņa spēja regulēt mūsu nervus, vai tā var sniegties vēl dziļāk, pašā dzīvības pirmkodā? Jaunākie pētījumi kimatikā un epiģenētikā liecina, ka šūnu membrānas darbojas kā šķidro kristālu rezonatoru sistēma, kas ir jūtīga pret vismazākajām vibrāciju izmaiņām. Tas nozīmē, ka akustiskā vide, kurā mēs atrodamies, burtiski veido mūsu gēnu ekspresiju. Epiģenētika ir pierādījusi, ka vide un dzīvesveida izvēles var ieslēgt vai izslēgt noteiktus ģenētiskos marķierus, nemainot pašu DNS secību. Baltu daina ar tās nerimstošo kristālisko atkārtojamību iespējams darbojās kā epiģenētisks stabilizators. Dziedot šīs specifiskās harmoniskās struktūras, mūsu senči nodrošināja savām šūnām koherentu vibrāciju diētu. Tas nebija tikai jautājums par kultūru, tas bija jautājums par bioloģisko izdzīvošanu. Viņi izmantoja skaņu, lai garantētu, ka kara, bada vai augstuma radītais stress neiekodē traumu viņu pēcnācēju gēnos. Viņi dziedāja, lai uzturētu savu DNS noskaņotu uz veselības un izturības frekvences, nododot nākamajām paaudzēm nevis tikai stāstus, bet bioloģiski optimizētu dzīvības stāvokli. Šīs frekvencēs balstītās tehnoloģijas augstākā izpausme nav meklējama solo priekšnesumā, bet gan kolektīvajā rezonansē. Kad liela cilvēku grupa kopā izdzied vienu un to pašu ritmisko kodu, lokālajā enerģētiskajā laukā notiek kaut kas neparasts. Viņu sirdspuksti sāk sinhronizēties un smadzeņu viļņi saslēdzas kopīgā frekvencē, fenomenu, ko sauc par kolektīvo koherenci. Latvijas dziesmu un deju svētku tradīcija, kur desmitiem tūkstošiem cilvēku dzied unisonā, bieži tiek raksturota kā garīga pieredze. Taču patiesībā tā varētu būt masīva, organizēta, visas tautas biolauka sinhronizācija. Tā ir dzīvā himna,
stāvoklis, kurā individuālais ego izšķīst vienotā akustiskā vilnī. Dziedot kopā, mūsu senči radīja rezonanses vairogu, kas spēja stabilizēt visas cilts emocionālo stāvokli. Viņi saprata, ka vienotu frekvenci ir grūtāk salauzt nekā izolētu. Šī kolektīvā biodatora programmēšana nebija tikai svētki. Tā bija izdzīvošanas stratēģija, lai saglabātu sociālo kohēziju un psiholoģisko noturību pret ārējiem draudiem. Tas ir atgādinājums, ka brīdī, kad mēs saskaņojam savas balsis, mēs nevis vienkārši radām troksni, bet gan pārveidojam mūsu kopīgās realitātes audumu. Kā mēs redzējām, baltu daina ir kas daudz vairāk par folkloras drumstalu. Tas ir augsti attīstīts protokols cilvēka bioloģiskajai optimizācijai. Mēs esam izsekojuši tās ceļam no masīva, decentralizēta datu arhīva līdz ritmiskam dzinēja neiroloģiskajai sinhronizācijai un visbeidzot līdz globālai akustiskajai zinātnei, kas kopīga ar Amazones šamaņiem. Mīts par dziedošo tautu patiesībā ir atmiņas par tehnoloģisku tautu, tādu, kas saprata, ka vistiešākais veids, kā rediģēt realitāti, ir caur cilvēka balss frekvenci. Pārdefinējot šos senos dziedājumus kā audio algoritmus, mēs no pasīviem vēstures vērotājiem kļūstam par aktīviem šīs mantotās sistēmas lietotājiem. Mēs atrodamies unikālā krustpunktā, kur modernais biohackings saplūst ar seno gudrību. Atziņa ir vienkārša, bet dziļa. Rīki mūsu bioloģiskajai un emocionālajai suverenitātei nekad nav tikuši pazaudēti. Tie vienkārši gaidīja, kad mēs pārstāsim tos lasīt kā literatūru un sāksim palaist kā kodu. Ir pienācis laiks uzlūkot dainu skapi nevis kā muzeju, bet kā serveru telpu, kas gaida, kad jaunā lietotāju paudze nospiedīs play. Lai redzētu šo kodu darbībā, mums jāpabraukās uz vienu no fundamentālākajām četrindēm visā arhīvā. Saule brauca augstu kalnu, es par kalnu nepabiju. Virspusēji tas ir vienkārši vērojums par saules gaitu debesīs, taču palaižot baltu dešifrētāju, atklājas daudz dziļāka instrukcija. Šīs dainas fonētikā dominē atvērti, rezonējoši patskaņi A un U, kas dziedāti stabilā 4/4 trohaja mērā, rada stāvvilni, kas vibrē krūškurvī un augšējos deguna dobumos. Šis ir specifisks audio algoritms saules sinhronizācijai. Tas tika radīts izpildīšanai rītausmā vai krēslā, izmantojot balss rezonanci, lai savienotu ķermeņa cirkadiāno ritmu ar zemes gaismas cikliem. Augstais kalns nav tikai fizisks paugurs. Tā ir metafora augstākajam apziņas stāvoklim, gamma stāvoklim, kurā smadzenes ir pilnībā izgaismotas. Nepabūt aiz kalna nozīmē dot savai bioloģijai instrukciju palikt sinhronā ar saules pieaugošo enerģiju. Neļaujot iestāties depresijas vai stagnācijas tumsai. Tā ir funkcionāla programmatūra hormonālajai regulācijai, kas paslēpta četrindu dzejolī. Dainu skapis nav statiska pagātnes palieka. Tā ir dzīva, elpojoša saskarsne ar nākotni. Atgūstot dainu kā audio algoritmu, mēs pārstājam būt par upuriem stresa pilnajā, fragmentētajā pasaulē un sākam kļūt par savas iekšējās rezonances arhitektiem. Tava balss ir tilts, tava elpa ir degviela, un frekvence, kuru tu izvēlies translēt šodien, noteiks bioloģisko realitāti, kurā tu mājosi rīt. Integrējot šo seno baltu tehnoloģiju ar mūsdienu biohackingu, robeža starp mītu un zinātni beidzot izgaist. Mēs saprotam, ka baltu kods nekad nav bijis par pašiem vārdiem. Tas bija par stāvokli, ko šie vārdi rada. Ja tu spēj pārvaldīt savu frekvenci, tu spēj pārvaldīt savu dzīvi. Tāpēc, atgriežoties pasaulē, atceries. Katra skaņa, ko tu radi, ir komanda tavām šūnām. Izvēlies savu kodu gudri, jo, kā mēs redzējām,
Cilvēka ķermenis ir instruments, un lielākā daļa no mums ir vienkārši aizmirsuši, kā to spēlēt.